Sveicināti, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas, kundze, deputāti, ministri, godātie klātesošie. Tiešām jāsaka, ka ideja sarīkot šādu konferenci par austrumu pierobežu, izvērtēt, kur mēs esam šobrīd pēc tam, kad tika apstiprināts īpašs plāns, ir laba. Un, manuprāt, ka mēs ļoti daudz runājam par to, ka austrumu robeža ir svarīga. Daudz tiek darīts, lai austrumu robežu stiprinātu gan pretī migrācijas kontrolē, gan arī stiprinātu to, ko tagad moderni sauc par pretmobilitātes pasākumiem. Ļoti daudz līdzekļu tiek investēti, bet tā pašā laikā mēs esam situācijā, kur tomēr mums ir tāda divējāda izpratne par to, kas ir austrumu robeža. No vienas puses, mēs daudz runājam par to, ka tas ir reģions, kur ekonomiskās aktivitātes rādītāji visnotaļ atpaliek no valstī vidējā. Mēs daudz esam apmeklējis Latgales novadus, arī austrumu pierobežas novadus, kas ir Vidzemes pusē. Mēs daudz runājam par to, ka cilvēki dodas prom, ka ekonomiskā aktivitāte apsīkst. No otras puses, katrā savā reģionālā vizītē, pavisam nesen es biju Rēzeknes novadā, es redzu ļoti motivētus cilvēkus, kuri neskatās uz savu novadu, uz savu pagastu no sērijas viss ir slikti. Viņi ir ļoti motivēti, viņi pat neskaita varbūt to IKP un nesalīdzina to ar valsts vai Eiropas rādītājiem, vienkārši ikdienā rūpējās par savu saimniecību, par uzņēmumu, par darbiniekiem, un viņi saka, nemaz tos darbiniekus atrast nav tik viegli. Tās potenciāls ir diezgan liels, un tad mēs saskaramies ar to, ka vai tas būtu bankas vai finanšu institūcijas, kuras redz Latviju tikai 70-100 km no Rīgas, un nekādu kredītu, nekādu īpašu uzņēmēju darbības veicināšanas pasākumu nav. Mēs redzam to, ka cilvēki joprojām uztur kultūras, uztur mākslu, bet atkal piemērs no Rēzeknes novada. Es pavisam nesen apmeklēju Pīterkalnu, tur, lai attīstītu, lai saglabātu Latgales kultūru, latgaliešu kultūru, latgaliešu valodu. Cilvēki vēršās nevis valsts kultūra kapitāla fondā, bet lauka atbalsta dienestā un konkurē ar faktiski saimniecībām. Vai tas ir pareizi, kāpēc mūsu kultūra kapitāla fonds nevar, teiksim, tiešām atvēlēt kādu finansējumu tieši šiem pasākumiem, tieši lai saglabātu to īpatnējo austrumu pierobežas kultūras mentalitāti. Vai tam vajadzīgs plāns? Nē. Vai tam vajag kaut kādus norādījumus? Nē. Vai tam vajag veselo saprātu? Jā, un diemžēl, jāsaka, visu cieņu plānam, ļoti labi sarakstīts dokuments, bet beigās tā īstenošana ir mūsu pašu, mūsu cilvēku, mūsu atbildīgu amatpersonu ziņā, un tad sākās kaut kādi diezgan interesanti pavērsieni. Izrādās vienā vietā naudas nav, otrā vietā naudas nav, trešā vietā pasaka, pienāciet citreiz, un beigās tas attieksmes jautājums ir tas, kas cilvēkus austrumu pierobežā diezgan arī satrauc. Un tas attieksmes jautājums sākās Rīgā un turpinās bieži vien daudzās atbildīgās institūcijās. Tādēļ, ja mēs runājam par plāniem, tas ir labi, bet ja mēs runājam par viņu izpildi, tad, protams, ķeksīšu tur būs diezgan daudz, bet ja mēs runājam par reālo cilvēku sajūtu, tad viņi absolūti atšķirās no tiem plāniem. Tā kā es domāju, no šāda viedokļa raugoties, šajā konferencē es ceru, ka nebūs tikai skaistas runas par to, cik daudz ir izdarīts, cik daudz ir panākts, bet arī iezīmēsies reālās problēmas. Vēl viena lieta ir, protams, tas, ko es gribētu teikt, ka viens no būtiskiem jautājumiem pierobežas gan attīstībā, gan patiesībā sakot lielā mērā saglabāšanā, ir ne tikai militārie jautājumi, ne tikai drošības jautājumi, tie ir būtiski cilvēki. Tiešām ir satraukti par to situāciju, tiešām ir vajadzīgs dialogs, vienmēr to dialogu var uzlabot. Es zinu, ka gan aizsardzības, gan iekšlietu ministrijas daudz strādā pie tā. Es zinu, ka bieži vien ir jāsaskarās ar dezinformāciju, bet viena būtiska lieta ir izglītība un izglītības pieejamība. Un te atkal, runājot tikai par skolām, runa ir arī par augstāko izglītību. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir augstskolu uzņēmumu sadarbība ne tikai visā Latvijā, bet īpaši pierobežā, bet ir arī ļoti svarīgi, ka Latgalē paliek vismaz viena pilnvērtīga augstskola, tā šajā gadījumā ir Daugavpils universitāte. Es zinu, ka tas
lemšanas laiks ir atlikts. Es domāju, ka vienreiz ir skaidri jāpasaka, ka mēs vairs nekādus eksperimentus ar augstskolām nedaram un ka Daugavpils universitāte paliek. Par to es runāju Daugavpils novada apmeklējuma laikā, Daugavpils pilsētas un novada apmeklējuma laikā, bet ir lietas, kuras vienkārši vienreiz tā kā jānoliek malā un jābeidz diskutēt, un mums ir tiešām jāsaka, ka mēs esam gatavi varbūt piemaksāt vairāk, varbūt mazliet pārskatīt tos kritērijus, kādi varbūt ir uzlikti gan izglītības, gan augstākās izglītības sistēmai, bet mēs tiešām to darām, jo mēs saprotam, ka tas pierobežas potenciāls, pierobežas attīstība ir unikāla. Es arī nesen apmeklēju Maltas vidusskolu, kur no nākamā gada būs Pētera Radziņa militārā vidusskola, vai kā nu viņu smalku ļaužu valodā sauks. Es domāju, tie ir tie labie piemēri, kur mēs redzam arī investīciju. Mēs redzam robežsargu koledžu, mēs redzam to, ka ir lietas, kas attīstās. Bet, protams, ka skolu programmu attīstot vai programmu skolā attīstot, ir arī svarīgi skatīties uz to, kādā veidā līdzsvarot gan izglītības kvalitātes, gan izglītības pieejamības intereses. Un bieži vien tās, diemžēl, nav pašsaprotamas lietas. Tā kā risināmo problēmu ir daudz. Plānus mēs, protams, rakstīt, vīzijas mēs, protams, rakstīt, stratēģijas mēs, protams, rakstīt. Jautājums ir, kā mēs viņus izpildām. Tādēļ šodien es vēlu jums tiešām ne tikai diskusiju, kurā viens otram mazliet uzsit uz pleca un stāsta, cik viss ir labi, bet tiešām saprast, kas ir 2-3 lietas, ko risināt. Un pēdējais, šis jau ir vēlēšana gads, faktiski. Es šeit sēdošajiem deputātiem, ministriem, politiķiem varu teikt, mīļie cilvēki, tie, kas kandidēs tieši Latgales, un varbūt arī Vidzemes vēlēšana apgabalā. Tie, kas no jums bija 3-4 gadus katru gadu, katru dienu, katru mēnesi vai nedēļu savā vēlēšana apgabalā. Jūs cilvēki atcerās, bet tie, kas tur bija tikai pirms vēlēšanām, es jums vēlu veiksmi, jo tur cilvēkiem arī ir radies, diemžēl, viedoklis, ka tikai tie, kas atbrauc 2-3 mēnešus pirms vēlēšanām, parādās un pēc tam pazūd, un pēc tam atkal parādās uz vēlēšanām. Tur cilvēki tiešām uzskata, ka jūs arī esat viena no tām problēmām, kas runā par varu satrautību no tautas. Tā kā, lai jums laba konference, lai jums labas runas, bet lai ir arī labs rezultāts.